prieks, ka uz šodienas virtuālo tikšanos ir reģistrējušies vairāk nekā 50 uzņēmumi. Manā ieskatā tas jau ir diezgan labs rādītājs un arī liecina par to, ka mūsu izvēlētā tēma visiem ir diezgan aktuāla, ka digitālās attīstības stratēģijas ir arī lieta, par ko jūs domājat. Iespējams, ka esat sākuši jau pie tā strādāt, varbūt ir kaut kādi neskaidri jautājumi. Un tāpēc esmu patiesi priecīgs, ka mūsu šodienas virtuālajā tikšanās reizē mums ir laipni piekrituši piedalīties RTU vadošā pētniece Rūta Pirta Dreimane un arī Latvijas digitālā akceleratora valdes loceklis Viesturs Sosārs. Tā kā esmu pārliecināts, ka būs interesanti un arī noderīgi jums. Būs iespēja uzdot arī jautājumus pasākuma beigās, bet par to, kas mums sagaida šodienas pasākumā. Tātad šodienas pasākums veltīts digitālās attīstības stratēģijām un par to, kā tās palīdz attīstīt jaunus digitālus produktus un pakalpojumus. Sākumā pirmās 5 minūtes veltīšu tam, lai mazliet pastāstītu par to, kādas vēl lietas digitālajā akceleratorā ir pieejamas, jo mūsu pasākumam ir pieslēgušies ne tikai tie, ar kuriem mēs jau strādājam, bet ir arī pilnīgi jauni uzņēmumi, ar kuriem mūsu sadarbība tikai veidojās. Tā kā atgādināšu visiem tās lietas, ko mēs varam piedāvāt digitālajā akceleratorā, un tad no 13.5. Rūta Pirta Dreimane pastāstīs par digitālās transformācijas plānošanu, procesiem, lomām un metodēm. Tad no 13.30 līdz 13.45 Viesturs Sosārs pastāstīs par uzņēmumu attīstīšanu, ieviešot jaunus digitālus produktus un pakalpojumus. Un tad pasākuma otrajā daļā, jau noslēgumam tuvojoties, pastāstīšu par to, kāda veida apmācības ir pieejamas digitālajā akceleratorā šobrīd, jo, kā zināms, mēs visu laiku attīstam mūsu pakalpojumu piedāvājumu, un pašās beigās tad arī būs iespēja uzdot jautājumus vai man, vai arī lektoriem par visu, kas jūs interesē saistībā ar Latvijas digitālo akceleratoru un atbalsta iespējām. Lūk, tātad sākumā par to, kas tad ir edits, jo šis te burtu savirknējums kādu laiku atpakaļ bija svešs, tad es ticu, ka tagad jau arvien vairāk un vairāk cilvēki zina, ka Eiropas digitālās inovācijas centrs ir organizācija, kas palīdz uzņēmumiem kļūt digitālākiem, gan digitalizējot savus iekšējos darba procesus, gan arī radot jaunus digitālus produktus un pakalpojumus. Latvijā ir 2 digitālās inovācijas centri, ir Latvijas digitālais akcelerators, ko pārstāvu es, un ir IT klāsteris. Tā atšķirība galvenā starp mūsu organizācijām ir tāda, ka mēs vairāk rūpējamies par to, lai uzņēmumi arvien vairāk un vairāk savā ikdienas darbā attīstītu jaunus digitālus produktus un pakalpojumus. Turpretī IT klāsteris rūpējas par to, lai visas tās lietas, ko mēs ikdienas darbā izmantojam, būtu arvien vairāk digitāls, lai tie instrumenti darbā, ar ko mēs ikdienā strādājam, būtu jau digitalizēti un daudzas lietas nebūtu vairs jādara manuāli. Lūk, tad kas ir tās lietas, kas digitālajā akceleratorā ir pieejamas? Pirmām kārtām, kā jau arī šīs dienas tēma, ir digitālās transformācijas stratēģija izstrāde, kurā mēs varam gan konsultēt uzņēmumus par to, kādā veidā sākt šo stratēģiju izstrādi, gan arī palīdzēt dažādās citās lietās, kas saistīti ar digitālo transformāciju. Tāpat mums ir konsultācijas un mentorings, kas šobrīd arī oktobra vidū startēs mums pirmā mentoringa grupa. Uzņēmumi, kuri šobrīd ir pieteikušies, jau zina, par ko ir runa, bet savukārt tie, kuriem vēl ir bijušas pārdomas vai nebija dzirdējuši par to, ka mums mentorings ir pieejams, tad es teiktu, ka šis ir pēdējais brīdis, kad uz to vēl var mēģināt pieteikties. Ja nepaspēsiet šajā kārtā, tad mums pēc tam plānosies arī vēl kārta, bet tā ir lieta, uz ko vēl var šobrīd mēģināt paspēt. Un tad ir trešais svarīgais bloks, kas ir eksperimentēšana un testēšana. Tā ir vairāk lieta, ko izmanto uzņēmumi, kuri jau strādā pie kādas konkrētas idejas, ir saskārušies ar kaut kādiem tehniskiem izaicinājumiem. Tad, pateicoties digitālajam akceleratoram, ir iespēja šos ar testēšanu un eksperimentēšanu saistītos izdevumus būtiski samazināt, izmantojot mūsu resursus. Tāpat ļoti liels un būtisks bloks ir viss, kas ir saistīts
ar digitālo prasmi pilnveidošanu. Tās ir dažāda veida apmācības, digitālo prasmi kursi, ar digitālo transformāciju saistīti kursi, inovāciju ievadu kursi, dažādas prakses vietas, kas ir pie mums pieejamas, un finansējuma piesaiste, kas ir arī neizbēgami svarīga lieta. Tajā brīdī, ka mums jau ir skaidrs, ko mēs veidojam un kā mēs veidojam, tad, protams, tam visam ir nepieciešami papildus resursi. Nemitīgi attīstās dažādas atbalsta programmas, kurās ir pieejami jums nepieciešamie līdzekļi. Mums ir cilvēki, kas ikdienā seko līdz šīm te pārmaiņām un var konsultēt par to, kurā programmā ar kādiem resursiem ir iespējams īstenot to jūsu ieceļu tālāk. Un kas tad var saņemt mūsu atbalstu? Atgādināšu, tātad faktiski tas atbalsta saņēmēja loks ir pietiekoši plašs. To var saņemt gan pavisam maziņi, sīki mikro uzņēmumi, gan biedrības un nodibinājumi, arī publiskās personas, zinātniskās institūcijas, un arī lielie uzņēmumi var saņemt mūsu atbalstu. Kā jau jebkurā programmā, pirms uzsākt sadarbību, mēs izvērtējam, vai nepastāv kaut kāda administratīva šķēršļi, bet tā ir klasika jebkurai atbalsta programmai, to tad mēs arī veicam. Lūk, par to, kādā veidā saņemt atbalstu, šeit ir tāds schematiski uzzīmēts ceļš, kā nonākt līdz atbalstam. Tas, kas ir faktiski jāatcerās, ka pirmais solis ir pats svarīgākais, ir jāpiesakās, un tad mūsu speciālisti palīdzēs jau tālāk saprast, kas ir jādara tālāk, bet mūsu mājaslapā, Digitāla akceleratora mājaslapā ir poga pieteikties atbalstam, un to tad arī visus aktīvi aicinu izmantot. Mums ir arī daudz dažādi tehnoloģiskie partneri, kuri ir iesaistījušies digitālajā akceleratorā un var palīdzēt ar dažādu tehnisku atbalstu, arī ar dažādām konsultācijām. Šeit ir mazliet ieskatam viņi apkopoti. Lūk, un tad došu vārdu mūsu pirmajai runātājai, Rūtai Pirtai Drēmenei, kur pastāstīs mums par digitālās transformācijas plānošanu, par procesiem, lomām un metodēm. Lūdzu, Rūta, vārds jums, varat padalīties ar savu ekrānu. Jā, paldies. Tūlītām koplētošu savu ekrānu. Es tagad ir īstais. Tā. Jā, mani tātad sauc Rūta Pirta. Esmu no Rīgas Tehniskās Universitātes Informācijas tehnoloģijas institūta. Ar digitalizācijas jautājumiem kopumā darbojos jau kādus gadus 17, 18. Lielāko savas dzīves daļu esmu strādājusi tieši IT konsultāciju un auditu uzņēmumā, kur tad veidojam gan digitalizācijas ceļa kartes, stratēģijas, IT stratēģijas, uzņēmuma arhitektūras, lielā mērā viss, kas saistīts ar to, kā tad uzņēmumam saprast, kur tad viņš vēlās doties. Un tad šodien arī pavisam īsi mēģināšu pastāstīt, kā tad saprast, kur tad uzņēmums vēlās doties, kā tad vēlās transformēties, skatoties tieši no procesa un metožu skata punkta. Pirms mēs sākam runāt un skatīties par pašu procesu, kā tad plānot šo digitālo transformāciju, tad būtiski arī pieturēties pie definīcijas. Digitalizācijai, jeb digitālajai transformācijai lielā mērā ir ļoti daudz dažādas definīcijas, un šeit es esmu ielikusi tādas, kas man pašai vislabāk patika, kas vislabāk parādīja šo divu vārdu savienojumu būtību. Un šeit tad var apskatīt, pirmā no šīm definīcijām saka, ka digitālā transformācija ir digitālo tehnoloģiju integrācija organizācijas darbības jomā, kas noved līdz izmaiņām organizācijas darbības un biznesa modelī. Šeit ļoti būtiski ir tas, ka daudziem uzņēmumiem liekas, ka tagad ieviesīsim kādu sistēmu, ieviesīsim kādu rīku, un ar to mēs būsim digitāli, jeb digitāli pārtransformējušies, bet šeit lielākais uzsvers tieši ir uz izmaiņām gan darbības, gan biznesa modelī. Jo, jāsaprot, ka mainoties tehnoloģiskajai videi, noteikti jāmaina arī gan procesi, gan darbības modelis, un uz digitalizāciju ir jāskatās plašāk. Tad vēl viena definīcija, kas saka, ka digitālā transformācija ir sociālais fenomens vai kultūras evolūcija,
kas organizācijās izpaužas kā jauna biznesa modeļa izveidošana vai tā attīstība. Un šeit arī mēs redzam, ka šeit vēl ir uzsvers ne tikai uz jaunu biznesa modeli un attīstību, bet arī uz kultūru, jo, kultūra ir arī viens no svarīgākajiem digitalizācijas komponentiem. Jāsaprot, ka jāmainās arī darbinieku domāšanai, jāmainās ir paradumiem un citām lietām, lai tad digitalizācija būtu veiksmīga. Un vēl pēdējā definīcija šodien. Šī ir no Varam, pavisam nesen publicēta. Viņam arī bija kaut kāda programma, kur tad šī definīcija parādījās, kas man pašai arī ļoti patika. Un šī pēdējā definīcija saka, ka digitālā transformācija ir digitālos risinājumos balstītas pārmaiņas gan valsts pārvaldē un biznesa vidē, gan sabiedrības ikdienas paradumos. Tā ietver ne tikai prasmes vai digitālus risinājumus, tās ir konceptuāls izmaiņas cilvēku domāšanā kopumā. Un šeit mēs arī redzam faktiski, ka ir minēti gan paradumi, gan biznesa vide, gan citas lietas. Līdz ar to ļoti būtiski vēlreiz uzsvērt, ka digitālā transformācija tomēr nav tikai tehnoloģiju ieviešana, ir jāmaina kultūra. Pirmkārt, lai veidotu šī inovācija kultūra, ka cilvēki darbinieki vēlas meklēt jaunas iespējas, jaunas risinājumus. Ja mēs skatāmies lielās organizācijas, tad bieži vien tas tiek darīts, gan veidojot kaut kādus atsevišķus pasākumus, piemēram, idejošanas dienas darbiniekiem, kur tiek iedotas varbūt kādas papildus brīvdienas par labākajām idejām, gan dažādi hakatoni, gan, protams, arī ļoti svarīgs ir šīs vadības atbalsts un nostādne, kad digitalizācija tas, uz kurien mēs ejam. Nākamais komponents, kam arī jau pieskārāmies, ir biznesa un darbības modelis. Un šeit vēlreiz uzsvēršu, ka ļoti svarīgi saprast, kāds tad būs tas mūsu nākotnes biznesa darbības modelis, kas būs mūsu jaunie pakalpojumi, kas būs mūsu mainītie, efektivizētie procesi. Jo sākumā ir diezgan svarīgi skaidri nodefinēt, uz kurien mēs vispār vēlamies iet. Un, protams, arī tehnoloģijas. Bez tehnoloģijām jau neiztikt, bet, kā jau minēju, es teiktu, ka tehnoloģijas varbūt ir tāds trešais no šiem pamatkonceptiem, un pirmie divi ir būtiskāki, lai veiksmīgi īstenot digitālo transformāciju. Tiek izšķirt arī dažādi digitālās transformācijas veidi. Это следом. А то чакшут jūtrašķi. Es atvainojos, kādam ir ieslēgts mikrofons. Jā, Rūta, paldies. Varam turpināt. Rūta, tagad jums ir izslēgts mikrofons. Tā, tagad man ir ieslēgts atpakaļ mikrofons. Es dzirdu, ka visi mani dzird. Runājot tātad par digitālās transformācijas veidiem, tad tiek izšķirti 4 galvenie digitālās transformācijas veidi. Un pirmais ir procesu transformācija. Procesu transformācija ir nosacīts tāds vienkāršākais digitālās transformācijas veids. Attiecīgi mēs definējam esošo procesu, mēs skatāmies, kā mēs varam integrēt tehnoloģijas konkrētās procesu aktivitātēs, un mēs izveidojam nākotnes, ja bagātinātu procesu, kur tad parādās, pieņemsim, jauni kanāli mūsu klientiem, kur parādās jaunas darbība automatizācijas tehnoloģijas, tādējādi pārveidojot biznesa procesus. Nākamais veids ir biznesa modeļa transformācija, un šis jau vairāk maina pašu biznesa modeli, kā tad mēs darbojamies, kā mēs iedarbojamies ar mūsu klientu. Pieņemsim, ja mēs skatāmies izglītības iestāžu kontekstā, tad ir tradicionālā izglītība un arī tālmācība, kas tā kā maina pilnīgi visu modeli, kā mēs darbojamies ar izglītojumiem, kā mēs tātad publicējam veicamos uzdevumus un citas lietas. Un gluži tāpat tas ir pilnīgi jebkurā nozarē. Un tad vēl ir tāds veids kā domēna transformācija, un šis ir jau tāds plašāks transformācijas veids, kas pilnībā transformē kādu domēnu. Šeit, pieņemsim, piemērs ir Amazon. Amazon, kas sākotnēji bija vienkārši veikals, kas pārdeva grāmatas un citas lietas, un tad vienā brīdī viņi
sāka piedāvāt šos web servisus, jeb tīmekļa pakalpojumus, kas ir gan datu centri, gan datu glabāšana, datu transformācija, tādējādi pilnībā pārtransformējot pašu e-komercijas domēnu. Un pēdējais, par ko jau minēju, arī šī kultūras organizācija transformācija, kas lielā mērā saistās vairāk ar inovāciju kultūras ieviešanu, kur palīdz gan dažādas spējas, metodas, gan dizaina domāšanas, dažādu metožu integrāciju un citas lietas. Skatoties uz pašu procesu, tad digitalizācija var iedalīt tādās divos lielos blokos. Pirmais ir digitālās transformācijas plānošana, jo, manuprāt, ir ļoti būtiski saprast, uz kurienu mēs ejam, nevis vienkārši ieviest visu, ko mums piedāvā, jo tas visdrīzāk iedīs vienkārši papildus hausu. Un otrais ir digitālās transformācijas īstenošana, kas lielā mērā saistās jau ar faktisku to, ko mēs esam ieplānojuši ieviešanu, kur noteikti svarīgi ir tāda lieta kā pārmaiņu vadība, cilvēku iesaisti un citas lietas. Bet šodien tikai laiks ir ierobežots, tad parunāsim par pirmo fāzi, kas ir digitālās transformācijas plānošana. Šeit var redzēt arī tādu diezgan vienkāršotu digitalizācijas plānošanas procesu, kur tad ir 5 galvenie soļi, kā tad nonākt līdz šai digitalizācijas stratēģijai, jeb digitalizācijas ceļakartei. Un viss sākās ar esošās situācijas apzināšanu, saprast, kur mēs esam tagad, tālāk nodefinēt, ko mēs vēlamies sasniegt, tad apskatīties, kas ir apkārt, tad izveidot nākotnes modeli, un tad pēdējais izveidots ceļakarti, kas tad parāda, kā no esošās situācijas mēs nonāksim līdz plānotajai, jeb tai situācijai, lai sasniegtu definētos mērķus. Pirmais solis tātad ir esošās situācijas apzināšana, un šeit ļoti svarīgi ir saprast, kas tad ir tas, kādi mēs esam tagad. Un saprast to skatoties no dažādiem skatu punktiem. Pirmais skatoties no tā, kādi tad ir mūsu biznesa procesi, kādi ir mūsu pakalpojumi, kādas ir mūsu sistēmas, kā arī kas tad ir tie dati, ar kuriem mēs darbojamies. No vienas puses tas šķiet varbūt vienkārši uzdevums, bet vismaz vidējos un lielos uzņēmumos tas tipiski ievēršās 3 līdz 6 mēnešu projektam, jo, ja gadījumā tā esošās situācijas informācija nav strukturēta, tad patiesībā ir nepieciešams gan intervijas, gan dokumentācijas analīze, gan arī skats dažādos saistītajos pētījumos, pieņemsim aptaujas, apmierinātības pētījumi no klientiem, no darbiniekiem. Līdz ar to tātad uzzīmēt to esošo bildi, nemaz tik vienkārši nav. Bieži vēl tiek izmantota tāda pieeja kā uzņēmuma arhitektūras modelēšanas pieeja. Un, ja mēs skatāmies terminu arhitektūru kā tādu, tad Oksfordas vārnīca definē, ka tas ir sarežģīts un rūpīgi projektēts objektu struktūras attēlojums. Un šeit kreisajā pusē mēs redzam Brazīliju, kas ir pilsēta, Brazīlijas galvaspilsēta. Un labajā pusē mēs redzam Vinčesteras māju, kas ir māja, kas piederēja kādai kundzei Londonā. Mēs redzam, ka abām no tām ir kaut kāds objekta struktūra, kaut kāds attēlojums ir. Un, ja mēs skatāmies uz to, kāpēc šī arhitektūra ir nepieciešama, tad kreisajā pusē mēs redzam Brazīliju, kas tika rūpīgi projektēta, tika uzzīmēts, kā tad šī pilsēta izskatīsies, un pēc 4 gadiem jau tā kļuva par Brazīlijas galvaspilsētu. Labajā pusē mēs redzam Vinčesteras kundzes māju, kur viņa zīmēja dažādas istabas, trepes uz salvetēm, ēda kūciņas, dzēra kafiju, kaut ko piezīmēja. Un tad var redzēt, ka reizēm sanāk tā, ka durvis iet uz nekurieni, trepes beidzās nekurienē un kaut kas līdz galam nav. Un šis pēc būtības ir attiecināms arī līdzīgi uz digitalizāciju. Ja mēs pa mazam gabaliņam liekam klāt kaut kādus plāniņus, tagad to, bet nav tas plāns, stratēģija, jeb kopskats, tad arī bieži vien ir tā, ka kaut kas beidzās nekurienē. Līdz ar to viena no metodēm, ko var izmantot, ir uzņēmuma arhitektūras modelēšanas pieeja, kas apkopo gan biznesa arhitektūru, gan IT arhitektūru, un lielā mērā strukturētā veidā apraksta, ir tas, kā uzņēmums darbojas pašlaik, kā arī apraksta to, kas tad būs nākotnes procesi, pakalpojums, sistēmas un citas lietas.
Protams, jāsaprot, ka uzņēmuma arhitektūra vairāk ir paredzēta vidējiem un lieliem uzņēmumiem, jo, ja mēs esam mazs uzņēmums vai mikro uzņēmums, kur ir daži cilvēki, daži pakalpojumi, daži procesi, dažas sistēmas, liela pievienotā vērtība no tādas lielas modelēšanas droši vien, ka nav, jo, visi jau zina visu tāpat. Bet vidējos un lielos uzņēmumos, cik es redzēju, tas noteikti pievienoto vērtību. Tālāk, kad esošā situācija ir uzmodelēta, ka mēs saprotam, kur mēs esam izdarījuši tādu pirmo mājaslapu, jeb inventarizāciju, tad ļoti būtiski arī ir novērtēt, kas tad ir mums tas labais, ko attīstīt, kas ir tās lietas, kas mums pietrūkst, kas ir tās vājās puses, ko novērst. Un šeit arī ir diezgan daudz dažādas metodas, ko uzņēmumi izmanto. Un man pašai patīk šīs 4, ko es esmu ielikusi šajā slaidā. Pirmais ir vidu analīze. Tur es domāju, ka būtiskus komentārus nevajag, jo visi jau noteikti zina, kas tas ir. Tātad strukturēts stipro, vājo pušu, kā arī iespēju un draudu apraksts. Papildus vēl tiek izmantota tāda lieta kā salīdzinoša analīze, kas palīdz paskatīties, kā mans uzņēmums, mana organizācija izskatās, vērtējot pret līdzīgiem uzņēmumiem, kur tiek bieži vien izmantotas dažādas datu bāzes, kas apkopo konkrētus parametrus, un tad pēc ievada datiem tiek novērtēts, kā tas izskatās. Papildus vēl ir tā lieta kā neatbilstība analīze. Neatbilstības var mēģināt novērtēt gan pret paraugu modeļiem. Paraugu modelis ir tāda kā nozares labākā prakse, pieņemsim, ir paraugu modeļi enerģētikā, telekomunikācijās, ir paraugu modeļi arī finanšu institūcijā, kas parāda, kā tad būtu jādarbojās, kādiem būtu jābūt procesiem, sistēmām, datiem dažādu nozaru uzņēmumiem. Un pēdējais ir brieduma līmeņa novērtējums, kas palīdz saprast, kāds tad ir konkrētā uzņēmuma briedums, atkal vērtējot pret labāko praksi. Un šeit tad pavisam īsi var parādīt arī dažus piemērus. Pirmais ir vidu analīze, kas tika izmantota digitalizācijas stratēģijas plānošanas projektā izglītības nozares iestādēji, kur tika identificētas gan dažādas vājās puses, kas ir saistītas gan ar nepietiekamu standartizāciju, neviendabīgu esošo risinājumu izmantošanu, kas, manuprāt, ir tāda diezgan tipiska problēma, kā arī ar citām lietām. Tika identificēts arī stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi. Es domāju, ka detalizēt šeit neiesim, bet tā kā materiāli būs pieejami, tad, manuprāt, labs piemērs, kā var pastīties, kā tad vidu analīze arī var izmantot, lai plānotu uzņēmumu digitalizāciju. Šeit var redzēt arī piemēru IT funkcijas salīdzinošai analīzei, kas tika veikta, un šis jau bija, manuprāt, pirms gadiem 10, vienam Latvijas loģistikas uzņēmumam, un var redzēt, ka faktiski tika salīdzināts uzņēmums X ar citiem transporta un loģistikas uzņēmumiem vidēji, un tad šī salīdzinošā analīze parāda, kā tad uzņēmums izskatījās salīdzinot ar citiem, kā arī iezīmē tās lietas, kas, teiksim tā, krīt acīs, kas nav tik labas vai varbūt tieši ir tik labas salīdzinot tātad ar šiem citiem uzņēmumiem. Pieņemsim, šeit mēs varam redzēt, ka šim konkrētajam uzņēmumam bija 60 eksploatācijā esošo informācijas sistēmu skaits, un šeit citiem bija 18. Tad tašan jāsāk domāt, varbūt kaut kas gluži labi nav. Šeit var redzēt vēl vienu piemēru. Šis ir piemērs IT procesu novērtējumam, vairāk IT pārvaldības procesu novērtējumam, skatoties pret labāko prakšu apkopojumu. Šeit ņemts konkrēti COBIT, kas ir vairāk paredzēts tieši IT pārvaldības novērtēšanai, un tad faktiski arī aizpildot, novērtējot procesus pret paraugu, var tikt pie tāda zinekļa grafika, kas tad parāda, kāds ir tas esošais procesu briedums, un tad faktiski plānot, kas ir tās lietas, ko mēs attīstam.
Šeit var redzēt vēl vienu piemēru. Šis ir digitālā brieduma novērtējums izglītības iestādei, un šeit ir paņemts nozares specifiskais digitālā brieduma novērtējuma satvers, kas bija digikomp.org, kas ir konkrēti paredzēts izglītības iestādēm, un tad var redzēt, kāds tad ir briedums, skatoties tātad no dažādiem skata punktiem, kas ir vadība, mācības spēki, studenti, jo vērtējot digitālo briedumu ir ļoti labi, ja mēs redzam ne tikai vadības skata punktu, bet arī, ko tad par mums domā mūsu klients, šajā gadījumā students, kā arī mūsu darbinieki. Nākamais solis ir digitalizācijas mērķu definēšana. Mērķiem ļoti svarīgi ir ņemt vērā esošo situāciju, pirmkārt gan to, kas tad mums ir, gan arī noteikti digitālo briedumu. Skatoties no teorētiskā viedokļa, uzņēmumiem nekad nav rekomendēts vidējā termiņā palielināt vairāk par 2-3 digitālā brieduma punktiem, jo, tā kā jāsaprot, ka vidējā termiņā sasniegt visu nav iespējams, līdz ar to mērķi parāda to, uz ko tad mēs fokusējamies tieši skatoties uz vidējo termiņu. Šeit var paskatīties arī vienu piemēru digitalizācijas mērķiem, ko detalizēti neskatīšos, bet lielā mērā tie saistīti gan pārsvarā ar biznesa procesu digitalizācijas līmeņu paaugstināšanos, gan varbūt ar kaut kādām sistēmu konsolidācijām, jauniem digitāliem produktiem, pakalpojumiem, kā arī noteikta stabilitāti, jo arī tā paralēli attīstībai jānodrošina. Bieži vien lielie uzņēmumi izvēlās arī definēt digitalizācijas principus, un princips ir tāds kā norādījums vai nodoms, kā tad mēs virzīsimies tālāk uz šo digitālo uzņēmumu. Un principi bieži vien arī palīdz pieņemt kaut kādus lēmumus. Pieņemsim, jums ir digitalizācijas princips, ka mēs primāri izmantosim sistēmas kā pakalpojums, jeb SaaS, tad izvērtējot dažādas alternatīvas, mums jau ir skaidrs, ka vismaz par to mums vairāk nav jādomā. Šeit var redzēt arī vienu piemēru arhitektūras principiem, kur arī pašlaik iekšā dziļi neiešu, bet varētu paskatīties, kādi tad tipiski tie piemēri izskatās. Kā jau minēju, tās ir tās galvenās vērtības, ko mēs apņemamies īstenot, domājot par jebkuru digitalizācijas iniciatīvu. Nākamais solis ir digitalizācijas iespēju analīze. Kā jau minēju, ļoti svarīgi paskatīties, kas tad vispār notiek apkārt, kādas ir tendences, ko dara konkurenti, ko vēlas mūsu klients, varbūt ko vēlas mūsu klients, bet ko viņš nemaz nezina, kā arī ļoti svarīgi ņemt vērā gan esošo ekosistēmu, gan arī tehnoloģiskos ierobežojumus un citas lietas, jo, ieviest kaut ko nesavietojamu, droši vien, kad pārāk labi nebūtu. Skatoties uz digitalizācijas iespējām, tad noteikti ir vērts ņemt vērā arī tās augtās perspektīvās tehnoloģijas, kas gan jau ir perspektīvas vairākus 10 gadus, bet tāpat kad mākoņu pakalpojumi, lielie dati, mākslīgais intelekts, blokķēdes, lietiskais internets, tās ir tās tehnoloģijas, ko bieži vien uzņēmumi izvērtē, skatoties no tādām perspektīvām tehnoloģiju pielietošanas lietām. Nākamais ir digitalizācijas modeļu izveide. Ja mēs skatāmies uzņēmuma arhitektūras pieeju, tad viņu vairāk parādīja, kas ir tas, kur mēs esam pašlaik. Tad tagad ir jānodefinē faktiski tas, ko tad mēs vēlamies, kādas mēs kā uzņēmums vēlamies izskatīties nākotnē. Un šeit palīdz gan konceptuālā modelēšana, gan tā pati uzņēmuma arhitektūras pieeja, ka mēs pasakam, kāds tad būs tas mūsu modelis, kādi būs mūsu procesi, klienti un citas lietas. Un šeit bieži vien tiek izmantota tāda metode kā biznesa modeļa Canva, kas ir viena no dizaina domāšanas metodēm, faktiski tiek strukturētā veidā Canvā aprakstīts, kāds mēs kā uzņēmums izskatīsimies, kādi būs mūsu klienti, pakalpojumi, kanāli, kādas aktivitātes mums nepieciešamas, kā arī kāda būs mūsu ieņēmumu un izdevumu struktūra. Un šeit arī var apskatīties piemēru digitālam kafijas veikalam. Papildus vēl var izmantot tādu metodi kā Lean UX Canva, kas arī strukturētā veidā apraksta, kā tad mēs nākotnē izskatīsimies. Un šeit arī tad varēs apskatīties piemēru.
Un tad pats pēdējais solis patiesībā ir apkopot to, kā no esošās situācijas mēs nonākam līdz nākotnē, faktiski pateikt, kas tad ir tie galvenie pasākumi, kas mums jānodefinē, kas mums jāveic, kādas ir prioritātes, kā arī kādi varbūt ir priekšnosacījumi. Un šeit tad arī var redzēt vienu fragmentu no praktiskas digitalizācijas ceļa kārtas izstrādes projekta. Tur bija ļoti daudz pasākumu, šis ir tikai fragmentiņš. Nu, un var redzēt, ka svarīgi ir gan aktivitātes, gan rādītāji, gan atbildības, laiks, atkarības priekšnosacījumi un prioritātes, kas tad ir tas svarīgākais. Papildus arī svarīgi nodefinēt investīcijas, kādas mums vajadzēs, kaut gan pēdējā laikā skatoties uz uzņēmumiem, viņi pat izvēlas tās investīcijas tik daudz neiezīmēt vidējam termiņam, bet vairāk kā gada termiņam, lai vairāk budžetēšanas mērķu dēļ, jo investīcijas mēdz būt ļoti dažādas, skatoties no konkrētām tehnoloģijām un citām lietām. Un, protams, beigās arī jāsaprot, kas tad ir tie galvenie riski un ko mēs kā uzņēmums darīsim, lai viņus mazinātu, kas jau iet tālāk uz nākamo fāzi, kas ir pārmaiņu vadība, kas tad arī ir noteikti jāveic, lai veiksmīgi īstenot digitālo transformāciju. Jā, tas tad arī bija viss no manas puses. Protams, tā ļoti ātrā pārskatā, jo laiks bija ierobežots, bet pa galvenajiem soļiem pieņemu, ka pastāstīju. Paldies! Jā, milzīgs paldies, Rūt. Man ļoti personīgi patika šis te koncentrētais stāstījums un ieskats digitalizācijas stratēģijās. Tā kā es domāju, arī mūsu klātesošajiem bija ļoti interesanti. Paldies! Un šobrīd es došu vārdu Latvijas digitālā akcelerātora valdes loceklim Viesturam Sosāram, kurš ikdienā tur rūpi par to, lai uzņēmumi, ar kuriem mēs strādājam, kļūtu nevien digitālāk no procesu viedokļa, bet lai digitalizējot procesus, mēs arī spētu saskatīt tās jaunās iespējas, ko digitalizācija dod, un radītu jaunus digitālus produktus un pakalpojumus. Tā kā došu vārdu Viesturam Sosāram, lūdzu palaid prezentāciju. Jā, čau visiem, es ceru, ka mani dzird. Mani varbūt pat arī redz, es gan jūs te baigi neredzu, bet es pieņemu sveiciens visiem tiem, kuru vārdu man izskatās ļoti atpazīstami. Ir arī daži uzņēmumi, kas jau šobrīd arī ir vienā apmācību programmā, kur es arī tur līdzot, tā kā kaut kas jau droši vien notiek arī jūsu galā, un es varbūt netik daudz stāstīšu par tām programmām, cik tālu es varbūt arī tur šiem Matīs beigās īsti pieminēs, kas mums tur ir šobrīd azotē, bet es domāju, ka es pastāstīšu varbūt par tādiem, ņemot vērā, ka ļoti skaisti iedeva tādu konceptuālu tvērumu, es pastāstīšu varbūt kaut kādām ļoti praktiskām lietām, un tā vismaz šķiet dažiem principiem, kā varbūt domāt par to, par jūsu iespējām digitalizācijā vai digitāla transformācijā. Es mēģināšu kopīgot ekrānu. Paskatīsimies, kā man tas sanāks, jo Teams nav pats draudzīgākais manam datoram, bet tās ir manas problēmas. Tagad es jūs pārstāju visus redzēt, tāpēc es, protams, palūkšu Matīs gadījumā, ja tur ir kādi jautājumi vai rokas pacelts, tad nomoderēt šito. Jo es vienmēr aicinātu jums uzdot jautājumus, ja tie radušies pāris lietām, ko es gribētu uzsvērt varbūt. Jā, mēs tur redzam ļoti labi, tā kā droši. Galvenais, ka jūs kaut ko redzat, es redzu tikai to pašu savu ekrānu. Labi, tātad īsā versija, un varbūt tas nav tik svarīgi, bet manuprāt, tas ir bišķiņ svarīgi tajā, ko es runāšu tālāk. Mēs tur runājam par digitalizāciju vai digitizāciju un tad digitālu transformāciju un ko tas katrā ziņā nozīmē. Un tā līnija, protams, ir ļoti tāda šaura, ja viņa ir ļoti varbūt izplūdus. Bet manā pasaulē, ka tā atšķirība, tā būtiska atšķirība ir tāda, ka digitalizācija ir kaut kādu procesu vai informācijas faktiski vai kaut kādu rīcību
pārveidošana vai atļaušana digitālā formā. Un tur ir viss par dokumentu, maksājumu, ražošanas procesu automatizāciju, manuprāt, arī ir piekritīgi tur. Savukārt digitāla transformācija ir kaut kas, kas šajā rezultātā rodas no jauna. Kā piemēram, Netflix kādreiz bija videokasešu iznomāšanas servis, par Amazon arī Rūta pieminēja, tagad ir tas, ka pavisam kaut kas cits. Saxo Banka ir iespēja katram investēt patiešo kaut vai ļoti, ļoti neliels daudzums, un tur vēl daudz citu arī šādi tiešo investīciju, piemēram, digitālas platformas, kas ļauj investēt mums kā tādiem mazuma investoriem patiešo uzņēmumos, fondos. Kursēri ir veids, kā mēs kādreiz gājām uz skolu, nesām smagas grāmatas līdzi, un tagad mēs kaut ko varam arī darīt. Attālināt un mācīties online. Un Rimī piemērs man ir jauks ar visu checkout, kas, protams, nav nekas oriģināls, bet jūs varat būtībā maksāt telefonā, skanēt savus produktus telefonā un iepirkties. Un, ja jūs pamanāt to atšķirību, tad visos šajos 4 gadījumos tā digitālā komponenta ir kritiski svarīga. Viņa ir fundamentāli mainījusi to biznesa modeli, stratēģiju lielā mērā, kas ir ļāvus, piemēram, stratēģiskā nozīmē domājot pakalpojumus piedāvāt uz plašākā geogrāfijā, kā to var analogajā pasaulē. Un bieži vien radīs arī jaunus pilnīgi negaidītus procesus. Citiem vārdiem sakot, manuprāt, digitalizācija ļauj paveikt lietas labāk, ātrāk, bet digitāla transformācija ļauj paveikt jaunas un nebijušas lietas. Un skaidrs, ka tie izaicinājumi katram mazam, vidējam, lielam uzņēmumam ir kaut kādi noteikti un specifiski. Un tikai šai uzņēmumam vai nozarei bieži vien raksturīgi, bet bieži vien arī vairākām nozarēm raksturīgi. Un skaidrs, ka digitalizācija ir atbildes ļoti daudzām lietām. Bet mans aicinājums vienmēr būtu paskatīties, vai jūsu digitalizācija nav iespējams transformatīvs efekts. Tas ir lielā mērā par jaunu produktu pakalpojumu, biznesa modeļu radīšanu, bet varbūt ne tikai. Un viens ļoti efektīvs, tā kā mēs arī tie mani iepriekšējie piemēri, viens ļoti, ļoti efektīvs veids, kā panākt ar digitalizācijas palīdzību. Transformatīvs efekts ir koncepts par to, ka digitalizācija jums ļauj mērogot jūsu biznesa modeli. Un tas ir tāds, varbūt daudz no jums, kas ir jau iepriekš ar mani bieži kaut tādā kontaktā zina, ka es esmu milzīgs fans šai loģikai, kā domāt par jauniem produktiem un pakalpojumiem vai par kaut kādu esošu produktu un pakalpojumu digitalizēšanu vai digitālu transformēšanu. Bet tiem, kas varbūt to dzird pirmo reizi, tad princips ir diezgan vienkāršs, ka eksistē tādās ekstrēmās kontekstos, ekstrēmos galos, ja kaut kāda lineāla eksistē vai no lineārs biznesa modelis. Tātad biznesa modelis nav nekas cits kā veids, kā jūs uzņēmums gūst ienākumus vai gūs ienākumus. Tātad vienā gadījumā ir situācija, kurā jūs jo vairāk pārdodat, jo vairāk jāstrādā. Un jūs varat padomāt par saviem pakalpojumiem, kas parasti ir ļoti, ļoti lineāri analogi pakalpojumi. Jums ir vairāk stundas jāvelta, vairāk darba spēku, lai sniegtu kaut kādu pakalpojumu. Arī neliela ražošana ir ļoti lineāra. Individuāli pasūtījumi ir ļoti lineāri. Un tad ir tas otrs gals ir absolūti mērogams biznesa modelis, kurā ideālā pasaulē katra nākamā produkta vienība nerada nekādu tiešo izmaksu pieaugumu. Proti, vai jūs nākamnedēļ no jums nopirks 1000 kaut kā. Un šis kaut kas var būt gabali, stundas, varbūt kaut kāda mēneša abonēšanas, jebkas. Tad katra nākamā vienība nerada nekādu izmaksu pieaugumu, tiešo izmaksu pieaugumu. Protams, ir netiešās, fiksētās izmaksas. Citiem vārdiem sakot, jūs varat, ja jūs trāpat kaut kādā lielā vajadzībā, nepiepildītā vajadzībā, tad jūs varat ļoti, ļoti strauji izaugt. Un viens no tiem visklasiskākajiem veidiem, kā jūs varat mērogot arī šķietami tādas lineāras lietas, kā piemēram fiziskus produktus, ja,
piemēram, pakalpojumus, fiziskās pasaules pakalpojumus, ir viņu kaut kāda veida digitāls komponents, viņa ieviešana viņus. Un tas, ko es varbūt tā kā gribu uzsvērt, ka tur nav ļoti bināra tā situācija. Tas ir drīzāk, ir tāds kā lineārs, un kur vienā galā atrodas absolūti lineāra biznesa modeļi, un tad ir kaut kāda absolūti mērogojuma otrā galā. Un tad ir jūsu stratēģijas, tas nav vienmēr, protams, digitāli produkti, fiziski produkti mērogojas sliktāk kā digitāli produkti. Jūs tā intuitīvi jau to nojaušat, ka ja jums lietotnes tur ļoti daudz lejuplādē kāds, tad jūs tiešo izmaksu nav tajā brīdī, savukārt, ja jums ir jāsaražo un jāpiegādā fiziski produkti, protams, katram fiziskam produktam pretī ir šīs te ražošanas tiešās izmaksas. Bet mans aicinājums ir vienmēr padomāt par to, vai jūs nevarat paaugstināt jūsu biznesa modeļu mērogojumu. Uzreiz pateikšu, ka tas nevienmēr ir patiesībā arī nepieciešams. Padomāt par to, manuprāt, nodara. Piemēram, ja jums ir pakalpojums, jūs, piemēram, sniedzat apmācību pakalpojumu, daži no jums tāda arī ir, tad iespējams, ka jūs varat šo pakalpojumu pārnest digitālā vidē un katram domājot par to, ka katrs pārdotais produktu vai pakalpojumu vienība šoreiz ir šis te pasūtītājs, šis te kursa dalībnieks, jūs varat būtiski labāk mērogot to, ko jūs darat. Jūs pat varat radīt kursus un attiecīgi ierakstīt, sagatavot, publicēt, nosacīt, runāt, nedarīt neko. Triks ir tāds, ka, un tā jūs varat domāt arī par ražošanu, par, piemēram, ražošanas tipiskākā mērogošana ir automatizēšana. Tā jūs varat domāt par digitālu kanālu, pārdošanas kanālu, kā e-komerciju. Jūs varat domāt arī par vienkārši arī fiziskiem produktiem, pievienot kaut kādu digitālu komponentu, piemēram, kādus datus var abonēt no jūsu fiziskā produkta un tā tālāk un tā joprojām. Tas, kas man ir jāuzsver, ka šie te mērogojumie biznesa modeļi vienmēr ir riskantāki, jo viņi atrodas tālāk no tirgus. Jūs iedomājaties, ka tā zilā līnija kaut kāda nosacītā neto peļņa, tad sākumā ir kaut kas jāizdara, lai tas strādātu. Un šajā izstrādē būtiski pieaug riski pretēji situācijai, kurā jūs atrodaties tuvu tirgu. Bet mans aicinājums šo mazo sadaļu, un es jau tūlīt arī mēģināšu nopaļoties, padomājot par šo sadaļu, padomājiet vienkārši, vai jums nav iespējams kaut kādā veidā mērogot jūsu to, ko jūs darat. Kur tad ir šie jauno risinājumu, jaunu digitālu risinājumu idejas, no kurienes nāk? Primāri tās nāk no kaut kādiem izaicinājumiem, kas ir vai jūsu uzņēmumi, jūsu klientiem vai pasaulē, kādām problēmām. Un, manuprāt, tā ir ar tādu atrāvienu vislielākais veids, kā mēs radam risinājumus. Mēs risinām kaut kādas konkrētas problēmas. Dažkārt jaunu risinājumu idejas nāk no kaut kādām tirgus izmaiņām vai tendencēm. Proti, mēs vienkārši ar lepnumu kopējam to, kas strādā lielākos tirgus. Un man liekas, ka tā ir ļoti, ļoti laba pieeja, kā domāt par to, kā vienkārši skatīties apkārt, kas notiek varbūt tādos nobriedušākos tirgus un mēģināt atkārtot kādas lietas savā kontekstā. Jaunas iespējas rada risinājumus, jaunas juridiskas iespējas, likumdošanas izmaiņas, tehnoloģiskas iespējas. Kādreiz varēja kaut ko izdarīt vienādi, tagad, piemēram, skaļošanas veiktspējas ir tādas, kad ir, mākslīgā intelekta risinājumi ir pieejami katram. Tas ir lielā mērā pateicoties skaļošanas veiktspēju daudzkārtēji palielinājumu pēdējos 15-20 gadu laikā. Jo konceptuāli veids, kā darbināt, piemēram, mākslīgo intelektu, bija zināms arī iepriekš. Esoši risinājumi, tad tas ir atkal jautājums par to, kas ir ārā, kas ir konkurentiem, kas ir tirgus līderiem. Esoši risinājumu salikšana jaunās kombinācijas vai, teiksim, aizņemšanās no citām nozarēm un kādu biznesa modeļu vai pieeju kopēšanu
jūsējā, tas ir labi. Vēl tipisks veids, kur rodas risinājuma idejas. Kompetences un prasmes ļoti bieži jums ir diezgan skaidri izpratni, ka jūs protat, kā uzņēmums spēt izdarīt to un to un to un to. Un no tā var atvasināties kaut kā pilnīgi varbūt jauna fokusa, jaunai klientu grupai piedāvājums, izējot tieši no tā, ko jūs protat. Jo skaidrs, ka kaut kāda šo prasmju, kompetenču un iemaņu kombinācija ļoti varbūt ir iespējams monetizēt arī kādā citā segmentā vai pat tirgu. Un, protams, vīzija. Mums varbūt ir ļoti skaidri izpratni, kā lietas notiek un kā lietas notiks pēc 2, 5 un 7 gadiem. Un jūs vienkārši šī ir augsta riska stratēģija, kā radīt jaunas risinājumus, bet dažkārt tā, protams, attaisnot. Manā pieredzē šīs te problēmas un izaicinājumi ir ar uzviju viss būtiskākais jaunu ideju avots. Jo kamēr viss ir puslīdz labi, tikmēr mums nav izņemot dažiem izņēmumiem no mums nav ļoti raksturīgi sistemātiski domāt par jaunu, piemēram, produktu vai pakalpojumu idejām un mēģināt tās iedzīvināt. Tā kā man liekas, ka tas, ka mums neiet pārmēr viegli, vienmēr tā ir forša lieta. Tādā veidā mēs varam izdomāt kaut kādas lietas, kuras mēs skaistas dzīves apstākļos, par kurām nebūtu iedomājušies. Un varbūt tāds pēdējā lieta par to, kā nonākt līdz, un tad es metu jau tiltiņu pie tā, ko iespējams Matīs visdrīzāk stāstīs mums tagad tālāk. Un kas arī sasaucas ar to, ko Rūta teica, ļoti maz uzņēmumu, un ticiet man arī ļoti maz lielu uzņēmumu inovē sistemātiski. Proti, nevis nejauši, nevis tad, kad tiešām deg, un kad kaut ko vajadzēja vakar, bet strādā pie tā, ka ir kaut kāds pastāvīgs jaunu ideju, teiksim, tāda piltuva, kur tad tiek lēnā garā mēģināt pierādīt un ieviest. Un man liekas, ka veids, kā mēs nonākam līdz jauniem produktiem, pakalpojumiem, biznesa modeļiem, arī visu pieminētu, ir patiesībā diezgan ģenērisks. Un tāpēc es arī ar prieku darbojos ar dažādiem uzņēmumiem, jo es nedomāju, ka tas ir ļoti industrija specifiski. Man nav tādu pierādījumu. Pirmkārt, jums ir kaut kādi idejas pieņēmumi par to, kas varētu strādāt. Tad ir ļoti, ļoti svarīga lieta to sākotnēji pārbaudīt, rast pierādījumus saviem pieņēmumiem, un tad nevis uzreiz izstrādāt. Un tad lēnām garā, iteratīvi, 2 soļus priekš un atpakaļ, tas bultiņš ir abos virzienos, izstrādāt un ieviest šīs lietas. Un, protams, uzturēt un attīstīt, un tas ir skaidrs. Bet tas, ko es gribu varbūt ar šito nepārāk glīto savu bildīti pateikt, tas, ka nedomājiet, ka veids, kā jūs nonākat no idejas līdz digitālam produktam, ir tāds ļoti paredzams. Tā vienmēr ir kaut kāda iterēšana, tā vienmēr ir kaut kāda pieņemuma pārbauda, tā vienmēr bieži vien ir atkāpšanās arī atpakaļ. Un varbūt kaut kādas izstrādes daļas izmešanas ārā un sākšanas kaut kā no sākuma, jo es, piemēram, kaut ko būtisku nesat pamanījuši un pierādījuši sākumā. Vienmēr sakot, jaunu produktu un pakalpojumu būvēšana, proti inovēšana, citiem smalkāku vārdu, ir diezgan tāds neefektīvs process. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi viņu pirmkārt veicināt, un Rūta arī pieminēja, radīt kultūru, kas veicina inovēšanu. Nevis uztraucas par to, kas iznāks ārā, bet novērtē procesu nozīmīgumu, lai jums no šiem mēģinājumiem kaut kas iznāk. Un, protams, ka ir arī procesi un sistēma un loģika, kā uzņēmumi, tā skaitā arī mazi uzņēmumi, var domāt par jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu, tā skaitā digitālu produktu pakalpojumu veidošanu sistemātiski. Tie, kas ir no jums, tie uzņēmumi, kas ir apmācību kursā, ko es teicu, ko es šobrīd darīju, līdzvadu
nojauši, ka tur apmēram par visām šīm lietām mēs runājam, gan par kultūru, gan par validēšanu, gan par izstrādi. Tie no jums arī daži, ko es esmu pamanījis, kas piedalīsies mentorēšanas programmā Digitālās transformācijas laboratorija. No mēneša vidus tie ir arī varbūt nojautuši, ka tas būs praktiskie uzdevumi, ko mēs mēģināsim ar jums kopā izdarīt ar tiem uzņēmumiem, kam ir kaut kādas idejas, pie kā strādāt šajā laikā. Tā kā tas viss ir par darīšanu. Tik ļoti vienkārši. Lielas paldies! Es ceru, ka es pārmēru nepārvilku laikam pāri. Bišķiņ pārvilku, bet būs jau labi. Un es ceru, ka es tagad varēšu kaut kādā veidā atgriezties. Yes, manuprāt, es beidzu kopīgot. Un ja ir kaut kādi pāris, varbūt īsi jautājumi, bet varbūt mums nav jautājumi, nav laika. Es varu rakstīt tērzētā, es varu būšu un atbildēšu. Tu nemaz nepieslēdzies tām digitalizācijas šitām te, kas tu šodien vienos? Nē, nav. Tas ir uz mums. Vai mums atkal kādam ir ieslēgts mikrofons? Jā. Nu teikšu liels paldies, Viestur. Es domāju, ka pēc mūsu šīs dienas kopā sanākšanas un sarunām par digitalizācijas stratēģijām un to, kā meklēt jaunus digitālu produktu pakalpojumu idejas, arī kāds no mūsu uzņēmumiem, kas ir šodien pieslēdzies, aktīvāk domās par to, kā attīstīt savu biznesu ar jauniem digitāliem produktiem, pakalpojumiem. Un noslēdzot mūsu šodienas tikšanos, es gribētu vēl arī pastāstīt par tādu būtisku komponenti, kas ir digitalizācijas jomas apmācības, jo neizbēgami, lai mēs radītu kaut ko jaunu, mums ir visu laiku arī pašiem jāpilnveidojās, jo vairāk mēs pārzinām tehnoloģijas, jaunās tendences un dažādas citas mūsdienīgas lietas, jo ir augstāka varbūtība, ka mums izdosies saskatīt kādas jaunas iespējas vai arī veiksmīgāk attīstīt kaut ko, ko mēs esam iecerējuši. Lūk, un tieši tāpēc Latvijas digitālais akcelerators patstāvīgi veido dažādas uzņēmējiem noderīgas apmācību programmas digitalizācijas jomā. Šeit esmu ievietojis aktuālo apmācību sarakstu, kas mums ir oktobrī un novembrī. Šis te sarakstīns visu laiku tiek publicēts mūsu mājaslapā Digitāla Latvija LV sadaļā apmācības un aicinu visus klātesošos šo te laiku pa laikam apmeklēt, bet tai skaitā, ja arī ir kaut kādas lietas, kuras jūs neatrodat šajā apmācību kalendārā, vienmēr aicinu sazināties ar mums, ar Latvijas digitālo akceleratoru vai kādu no kontaktpunktiem, kas jums atrodas tuvāk, un teikt, ka mēs vēlamies mācīties to, un tad mēs savukārt jau Latvijas digitālajā akceleratorā darīsim visu, ko mēs spējam izdarīt, lai šādas te apmācības jums no programmas arī nodrošinātu. Tas ir nemazāk svarīgi piebilst, ka visas šīs te apmācības mēs nodrošinam ar 100% atbalsta intensitāti, kas faktiski nozīmē to, ka uzņēmumiem nav jāmaksā par to, un tas, manuprāt, ir diezgan liels atspaids. Par to, kādā veidā pieteikties, tātad, kā jau zinat, mums Latvijā visos reģionos ir Latvijas digitāla akceleratora kontaktpunkti. Šeit jūs varat ieraudzīt sev tuvāko kontaktpunktu un kontaktinformāciju, un šobrīd arī ja kāds vēl nav kontaktā un meklē šo kontaktu, iesaku šo te norakstīt, piefiksēt un sazināties, lai aprunātos gan par apmācību tēmu, gan arī par visiem citiem jūs interesējošiem jautājumiem. Lūk, un lai ir vieglāk atrast, kur tad to darīt, varat noskanēt mūsu QR kodiņu, kas aizvedīs jūs uz Latvijas digitālā akceleratora mājaslapu un sadaļu, kur ir iespēja pieteikties, lai saņemtu mūsu atbalstu. Lūk, tas pašā noslēgumā arī no manis viss, un šobrīd ir tas īstais brīdis uzdot jautājumus, vai tas būtu man, vai tas būtu Viesturam, vai varbūt Rūtai ir kāds jautājums. Jā, es skatos, mums ir jautājums no Jāņa Jansona. Jā, lūdzu, Jāni. Mēs drusku slikti jūs dzirdam. Varbūt mēs varam
kaut kā. Matīs, čatā ir ierakstīts jautājums. Tā, čatā. Tā, Jāni, mēs varbūt tās uztaisam maziņu pauzīt, pamēģināsim jums ar mikrofonu kaut kādā veidā savest kārtībā, jo mēs jūsu jautājumu nedzirdam, vai arī tad aicinu ierakstīt šo jautājumu čatā. Tātad mums Arta Ozoliņa jautā, kāds atbalsts ir pieejams biedrībām. Jā, par biedrībām, nu tātad faktiski mēs jau, mēs atbalstam. Nu, tātad visi mūsu digitāla akceleratora pakalpojumi ir pieejami arī, nu, tā skaitā no digitālā brieduma testa līdz ceļakartei, un tā skaitā arī visi mūsu apmācību jautājumi ir pieejami apmācību lietas. Varbūt tās ir kāds precizējošāks jautājums, kas tieši biedrībām interesē, tad varam sazināties individuāli vai varbūt var precizēt jautājumu čatā. Varbūt tās Jānim ir izdevies sakārtot mikrofonu vai arī ierakstīt jautājumu. Jā, nu, ja vairāk jautājumu nav, tad droši vien man jāsaka liels paldies visiem par dalību. Liels paldies Rūtai un Viesturam. Tad aicinu visus sazināties ar saviem kontaktpunktiem, kas atrodas jums vistuvāk, un izrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar atbalsta iespējām tieši jums. Tā kā vēlreiz paldies un aicinu visus sekot līdz mūsu apmācību grafikam, aktīvi pieteikties mūsu apmācībām un ceru jūs satikt kādā no mūsu turpmākajiem webināriem. Vēlreiz paldies! Matīs, Jānis ierakstīja čatā to jautājumu. Ja viņš man atslēdzies, tad var atbildēt. Jāni, jūs esat vēl? Jā, esmu. Es ceru, ka tagad mikrofonu labāk var dzirdēt. Jā, daudz labāk. Tātad, ja es pareizi saprotu jūsu jautājumu, jūs vēlaties saprast, kādā veidā tikt pie finansējuma jūsu ieceres realizācijai, vai es pareizi saprotu? Jā, jo idejas, ka es saprotu, jūs it kā palīdzat šo manu ieceri, nu, iespējams pat līdz validācijai vai kaut kādai pusgatavai fāzei, līdz es atrodu piedurknes un sāku rakt it kā pats, jo es sapratu, ka, nu, teiksim, startupa tiešai injekcijai jūs tā klāt neslēdzaties, jūs principā dodat tālāk mums pašiem tikt ar to galā, bet kāds ir rekomendētais kurs pēc jūsu iespējām? Nu jā, tātad viena no tādām būtiskām lietām, ko mēs arī paši piedāvājam, ir finansējuma piesaistes konsultācija. Un tad atkarībā no tā, kas tad ir tā lieta, pie kuras jūs strādājat, varbūt dažādi citi finansējuma avoti tālāk. Bet, lai par to jau varētu uzreiz, nu tā kā jums konkrētāk pateikt, mums būtu nepieciešams iedziļināties tajā jūsu situācijā, saprast vajadzības, nākamos soļus. Un tad mūsu eksperti, kas seko līdz dažādām finansējuma piesaistes programmām, var jums arī ieteikt, kur doties tālāk un saņemt arī no mums ceļakarti, kas nu, palīdz atvieglo šī finansējuma iegūšanu. Tad pārfrāzējot teikto, cik es saprotu, nevis kā izlaidumā dodat mums kā absolvēt, bet jūs vienkārši palīdzat saķēdēt tālāk ar nākamām iterācijām, kur sāk jau Tieši tā. Nu, kā ieteicamie. Jā. Labi, paldies, sapratu.
Vai ir vēl kāds jautājums no klātesošiem? Es skatos, vēl diezgan daudz cilvēki uzkavējās. Jā, nu tad vēlreiz paldies visiem, kas vēl ir uzkavējušies. Noprotu, ka jautājumu vairāk nav. Tad, ja nu kādi jautājumi vēl tomēr rodas arī pēc webināra, droši var sazināties arī ar mani individuāli. Vēlreiz paldies, uz redzēšanos!